Daugavpils novadā viesojās Dobeles, Gulbenes un Talsu novada pašvaldību delegācija. Delegācija savu vizīti Daugavpils novadā iesāka ar novada domes apmeklējumu. Tikšanās gaitā ar novada pašvaldības vadību un nodaļa vadītājiem tika prezentēts novada pašvaldības darbs, apskatīti novada attīstības jautājumi, Daugavpils un Ilūgstes novada partnerības loma vietējo teritoriju attīstībā, iedzīvotāju sociālās aizsardzības jautājumi, kā arī nozīmīgākie kultūras pasākumi un organizēšanas mehānismi. Vizītes turpinājumā delegācijas dalībnieki kopā ar novada domes speciālistiem diskusiju grupās apsprieda pašvaldības darbības jautājumus. 4 novadu speciālistiem apvienojoties, tika apspriesti un iztirzāti izglītības, kultūras, sociālās palīdzības jomas jautājumi un citi. Visi mūsu kolēģi atbrauca pie konkrētiem speciālistiem un varēja tikties ar savas nozares speciālistiem. Un mums savukārt vadības darba grupā šodien ļoti daudz runājām par mūsu pārvaldēm, par mūsu komunālo saimniecību, par īpašumu apsaimniekošanu, par iespējamām, teiksim, vai SIA vai biedrību veidošanās un tā tālāk. Pašvaldības darbs ir no dzimšanas, no šūpuļa līdz kapa zvanam, un visi jautājumi faktiski ir aktuāli, un daudz maz, kurš varbūt sakārtotāks pie mums tas var būt, nav tik daudz apspriežams, kā varbūt tas sāpīgākais jautājums, kur mēs ar kolēģiem gribam dalīties šajā pieredzē. Pēc dalības diskusiju grupās delegācija devās izbraukumā uz dažām no pašvaldības institūcijām, apmeklējot Daugavpils novada kultūras centru, Latgales lauku konsultāciju biroju un Sventes vidusskolu. Delegācijas locekļi atzinuši, ka vizīte bijusi sava veida pieredzes apmaiņas brauciens, kura laikā iegūtā pieredze tiks izmantota arī citu pašvaldību darbības organizācijām. Pirmkārt jau mēs atbraucām, lai iepazītu, kas notiek Daugavpils novadā, lai saprastu šīs reformas, notikušās reformas reāli varbūt iegūmus vai zaudējumus vai rezultātus. Līdz ar to mēs gribam salīdzināt gan to, kas ir izdarīts šeit Daugavpilī, Gulbenē, Talsu novados, kā arī, protams, savā Dobeles novadā. Līdz ar to no tā visa mēs gūsim noteikti kādu pieredzi un secinājumus, kurus arī izmantosim tālāk kopējā darbā, jo viss, kas ir veidos novadu kontekstā, ir principiāli jauns, un līdz ar to arī nav tās pieredzes, kas ir bijis varbūt iepriekšējiem pagasti dzīvi, organizēt pilsētu dzīvi. Līdz ar to mums ir jāprunā, jāpārspriež šie jautājumi, kas saistīti ar novadu tālāku attīstību.